No ārstniecības metodēm, ko mēs pielietojam klīnikā, tad galvenais stūrakmens ir lāzers, un ar to viss saistītas tehnoloģijas. Tātad mēs veicam lāzera operācijas, ievadot slimajā vēnā lāzera vadu, atsāpinot un tālāk slēdzot saslimušo vēnu. Lāzera operācija ir vēnu ārstēšanas zelta standarts, kas sniedz izcils rezultāts, un šī vēna pazūd gadu laikā un vairs nekad arī neslimo. Lai gan citas vēnas, protams, dzīves laikā var slimot. Ir arī procedūras, ko mēs veicam vēnu ārstēšanā, gan ārstnieciskos nolūkos, gan arī kosmētiskos nolūkos. Tā ir skleroterapija, viena no metodēm, to mēs pielietojam gan varikozi paplašinātiem atzarojumiem, kur ārstēšana ar lāzeru tehniski iemeslu dēļ nav iespējama, tātad zem rupjām ādas izmaiņām, zem trofiskas čūlas, un veicam arī skleroterapijas kosmētiskos nolūkos, kā arī mēs pielietojam arī tādu skleroterapijas paveidu, kā klaks procedūru, kas ir kriolāzeras krioskleroterapija. Šo metodu mēs pielietojam kosmētiski nevēlam vēnu likvidēšanā. Tāpat nodaļā mēs veicam arī un kontrolējam pacientus gan pēc operācijas, gan arī pacienti, atnāk ar izteiktām tūskām un arī ar tropiskām čūlām, mēs veicam šo pacientu pārsiešanu un turpmāk apsekošanu līdz tropisku čūlu sadzīstu.